Rīgas Tehniskās Universitātes 150. jubilejas gada pasākumu ietvaros Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē 1. novembrī notika tradicionālais Latvijas radio dienai veltītais pasākums, kuru laikā studenti tikās ar fakultātes absolventiem, Latvijas valsts prezidentu Andri Bērziņu un akcijas sabiedrības SAF Tehnika tehnisko direktoru Didzi Liepkalnu. Mums šie te radiodienas pasākums, viņi tā arī saucās radiodienas lasījumi. Tas ir tātad uzaicinātie cilvēki stāst par savu pieredzi, kā viņi ir veidojuši karjeru, kā viņi ir attīstījuši vai, mārketinga jomu, vai, kaut kādu izstrādājumu jomu, vai arī kaut ko personīgi. Un šogad, par cik ir tas 150. jubilejas gads ar TU, tad mēs nolēmām, ka mēs vēl skatīsim to jautājumu tieši kā abiturienti, kāda ir viņu, tie rezultāti. Valsts prezidents Andris Bērziņš absolvējis Rīgas Politehniskā institūta radiotehnikas un sakaru fakultāti 1971. gadā izstrādājot diplomu projektu Sekam sistēmas krāsu dekoders televizoru kinoskopu pārbaudē un iegūstot radioinženieru diplomu. Tie pamati bija pietiekami stipri. Es domāju, sevišķi matemātika, fizika, viss, kas ar radiotehniku saistītās teorētiskās zinātnes, lai varētu tomēr visā manā darba mūžā viņu praktiski izmantot. 1985. gada absolvents akcijas sabiedrības SAF Tehnika tehniskais direktors Didzis Liepkalns pastāstīja par praktisku risinājumu, kā paša rokām uzlabot telpu apgaismojumu ar gaismas diožu palīdzību. Didzim Liepkalnam ir uzkrāta iespaidīga pieredze šādu mitrumisturīgu un augstumisturīgu gaismas avotu konstrukciju izveidē un izgatavošanas tehnoloģijā. Ieguvums bija diezgan tāds pamatīgs no fundamentālo zinātņu viedokļa. Matemātika, it sevišķi un fizika, ķēžu teorija, tā tika iemācīta diezgan tādā pamatīgā līmenī toreiz. Vai tas noder praktiskajā dzīvē pēc tam, tas katram jāskatās. Ir dažādi viedokļi par to, cik gadiem ir jāpaiet līdz skolas absolvents kļūtu par pilnvērtīgu inženieri. Tas diapazons visai plašs, svārstās viņš no kādiem 3 līdz 15 gadiem. Tikai vien ar skolu ir pagrūti. Ir dažādas jomas, protams, kurā strādā inženieri. Mūsu konkrētajā uzņēmumā SAF Tehnika ir tā, ka mums vajag inženierus, kas ir diezgan radoši, kas izstrādā jaunas iekārtas. Un tā ir atšķirība, piemēram, no eksploatācijas inženieriem, kuriem ir jāmāk apieties ar kādām gatavām iekārtām, kura jāizlasa instrukcija kārtīgi un jāzina apmēram, kā to visu saslēgt, kā to sakonfigurēt. Mūsu gadījumā ir sarežģītāks uzdevums. Mums ir jārada pašiem šīs iekārtas un pašiem jārakstās instrukcijas kādam citam inženierim, eksploatācijas inženierim. RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes darbības mērķis ir sagatavot speciālists elektronikā, telekomunikācijās, transporta datorvadībā ar fundamentālām zināšanām, kas ietver sevī matemātiku, fiziku, elektrotehnikas, elektronikas un telekomunikāciju bāzes kursus, kurus papildina profesionālās zināšanas. Tā mūsu specialitātes izglītība ir tomēr bijusi pietiekami plaša, ka cilvēki var strādāt gan, tieši pa specialitāti, gan arī izmantojot, tās izgudrotāju vai racionalizatoru spējas vai iespējas, tātad strādāt arī nedaudz citos lauciņos. Mums ir vajadzīgs 4 priekšmetu komplekts, tātad matemātika, fizika, fiskultūra un angļu valoda, kas īsti nesadzīvo kopā. Tā kā mums tās prasības it kā ir, es pats kādreiz arī drusciņā ar sportu nodarbojos, tātad tas vienkārši stiprina gribas spēku un dažas reizes, ka liekas, ka vairs nevar izdarīt, tad tomēr kaut kā izdodās izdarīt. Tas ir viens dzinuls, matemātika un fizika, tas ir tātad, lai būtu loģiskās spriešanas spējas, un atkal, matemātisks uzdevums nozīmē, ka sev vajag piespiest kādreiz kaut ko izdarīt, ka ne visai gribās. Ar angļu valoda ir tātad elektronikas telekomunikācija valoda. Vajag saņemt drosmi un mēģināt startēt uz tehniskām disciplīnām. Visā pasaulē ir jūtams inženierzinātņu darbinieku trūkums. Bezdarbs nedraud.
Zinātniskās prognozes rāda paaugstinātu pieprasījumu pēc elektronikas speciālistiem mūsdienu pasaulē, un šis pieprasījums turpina strauji augt. Te vēl jāpiebilst, ka fakultāte šobrīd strauji attīstās. Viens no jaunumiem ir renovācijas darbi, kas uzsākti studentu dienesta viesnīcā.